Sveicināti, dārgie skatītāji, sveicināti, dārgie klausītāji. Man jāsaka tā, ka 2025. gada nogalē nāk mums tāda ideja un iespēja, un mēs tiešām to arī iesāksim pirms tādas 2026. gada jubilejas gada Andrito kafijas grauzdētavā. Mēs ar radošo komandu gribam runāt par kafiju un pats galvenais, kas aiz kafijas notiek un ne tikai. Tāpēc esiet sveicināti pirmajā podkasta epizodē Andrito kafijas ķēķis. Liela daļa no jums jau faktiski noteikti ar viņiem lielāko daļu tikušies, bet daudziem tas joprojām varbūt ir noslēpums. Tā kā šīs dienas epizodē mēs iepazīstināmies ar visiem pēc kārtas šeit lieliski gan padarbosimies, gan arī pārunāsimies. Un kā piemēram, šajā epizodē mēs aplūkosim to, kā notiek jūsu kafijas pasūtījumu sagatavošana no pašā sākuma līdz pašām beigām. Vai Andrito kafijas komandas darbinieki spēj ne tikai saražot lielisko kafiju, bet arī atpazīt to pēc smaržas, kurš no darbiniekiem spējas ātrāk sašķirot kafijas pupiņus, gluži kā pelnu šķītu, un, protams, zīlēšana kafijas biezumos. Andrito kafijas grauzdētavas jau ilgadēja vērtība un pats galvenais domas kodols ir ikvienu iepazīstināt ar lielisku kafiju, gūt jaunu kafijas pieredzi, vairāk gaismā celt sūro un ļoti atbildīgo darbu kafijas lauksēmniekiem, ar kuriem mums ir krietne un ilga jau draudzīga sadarbība, lai katra jūsu kafijas ikdienu padarītu daudz vērtīgāku, interesantāku un pats galvenais garšīgāku. Pirmais jautājums. Kas tu esi Andrito komandā? Tev perfektā formula. Viss? Es esmu tas, kas rūpējas par to, lai viss tiek izdarīts kārtīgi. Galvenais grauzdētājs. Džeks uz izsaukumu. Nē, pēc izsaukuma. Džeks pēc izsaukuma. Viedājais MacGyvers. Jā. Un klausies, un tā vispār Andrito kafija, Andrito kopums, vienā vārdā raksturojot. Tā kā veči bomba. Un pirmais nāca svaigs. Ja kafija būtu cilvēks, kāda viņa būtu? Kā taču ir tā tomēr? Nu labi, ja viņai noteikti smaržo, tad tā jābūt sievietai. Jā. Tas būtu primāri punkts. Noteikti viņa nebūs tieva, jo pupiņa ir apaļa. Jā. Es teiktu, Formīgi. formīgi, jauks, smaržīgi meiteni. Cilvēks. Ja kafija būtu cilvēks. Vienā vārdā? Divos, trijos. Maiks, mīļš, un varbūt nedaudz arī tāds, tā kā ass. Tāds. Nedaudz as. Es domāju, tas būtu viņš, sportisks, enerģisks, kopts, pieklājīgs un reizē maiks. Cik vismaigi mums šodien? Smaržīgs, Smaržīgs. Vēl kāds? enerģisks. Kura Andrito kafija liek vislabāk pamosties, tavuprāt? Kolumbijas melna. Tieši tā. Man mīļā Etiopija noteikti. Es palikšu pie tāda klasiskā Brazīlija. Brazīlija. Jā. Lielā, varenā Brazīlija, vai ne? Viennozīmīgi. Manā gadījumā tā būs tā, kur visilgāk ir noturēta ūdenī. Okay. Ja? Es nedošu šķirni, jo viņas mainās, bet tā, kur visilgāku laiku ir mērcēta ūdenī. Kā tavuprāt izskatās tipis? Rīts kafijas grauzdētavā. Kā es šeit no rītiem esmu neesmu šeit. Es domāju, ka te ir tāds riktīgs hauss, ka te viss slēdz iekšā tās krāsnes, un tad aparāts droši vien tur silst, un tad viss tiek te riktīgi. Kurš taisīs kafiju pirmais, un tad tur tāds mazs skautiņš ir, un tad, un tad kamēr pienu atrod tajos skapīšos, pat pats meklēt minūtes 5, kamēr atrod leduskapi. Uznāc augšā uz otru stāvu, uztais kafiju, parunā ar kolēģiem, tad brītiņu. Elējā un sāc strādāt. Es atnāku, noģēbjos, ieslēdzu krāsni, lai silst un nāku dzert kafiju kopā ar kolēģiem, parunāt, kā iet, kas notiek. Un tad eju sagatavot plānu, ko mēs darīsim. Kurš no komandas biedriem Andrito kafijas grauzdētavā visvairāk dzer kafiju, tavuprāt? Ingus vai Rinalds? Man liekas, te Ingus. Ingus, jā? Ingus. Man liekas, te Ingus, jā. Arī Nalds. Es ceru, ka tu. Es nezinu. Iespējams. Labi, man būtu jāmin. Es teiktu, Pareizās atbildes šī jautājuma nav. Neviens nezinu. es balsoju tad par Rinaldu, jo viņš visu laiku braukā apkārt pat pa Latviju ar tie reilerīti, un tad es domāju, ka viņam tur noteikti daudz jādzer. Kā domā, kurš no Andrito komandas visilgāk var izdzīvot bez kafijas? Tev ir suns šeit? Nav? Šeit. Nav suns? Šeit. Pats pat minēs to. Es nezinu. Tad es teikšu, arī tu. Visvairāk un arī bez kafijas. Es varu arī nedzert kafiju.
Es pieņemsim brīvdienās kafiju nedzeru. Viņš varētu dzert kafiju un varētu nedzert. Man vienkārši garšo. Pagaid, tu brīvdienās nedzer kafiju? Es nedzeru brīvdienās kafiju. Jā. Ir tā, ka es varu aizbraukt kaut kur uz kādu kofiju šopu, izdzert kafiju. Man patīk aizbraukt kaut kur. Jā. Mājās es kafiju nedzeru. Man tieši otrādi brīvdienās, man liekas, no rīta vairāk izdzer kafiju nekā darbdienās. Man liekas, Kevita. Andris. Tieši tā. To arī Andrim novēlam. Nu ko, mūsu pirmais komandas dalībnieks no Andrito kafijas grauzdātavā jāsaka šī brīža viens no ilgadējiem. Jā, tāds mazais mamuts, tā mēs gribētu teikt, pieredzējis, enerģisks. Tur, kur viņš, tur ir dzīvība. Tur, kur viņš, tur ir dažkārt jautrība. Tur, kur viņš, tur vienmēr ir disciplīna. Cilvēks viesulis kafijas krūzītē. Rinalds Embres. Laižam. Rinalds iekšā. Aplausi auditorijā. Mālečā. Paldies. Jā, vismaz 500 skatītāji klātienē šodien skatās. Nu, čau. Nu, Klau, vai pieteic tevi to, kā vienā garā teikumā tev varētu labi raksturot, vai tu tam piekrīti? Viennozīmīgi piekrīt, jā. Vai es varbūt kaut ko nepieminēju? Es domāju, ka mēs sarunas gaitā tiksim līdz tam gan jau. Labi, zini kā, mēs ar tevi parunāsim, jo ļoti daudziem mūsu skatītājiem tu esi pazīstams un zināms, kas attiecās uz Andrito kafijas gatavošanu dažādos pasākumos, gan ziemā, gan vasarā, gan iekšā, gan ārā, gan mazos, privātos, slēgtos pasākumos, gan arī ļoti lielos, plašos diennakts pasākumos, vai ne tā? Jā. Bet tomēr atgriežamies pavisam pie paša sākuma. Kā tu sāki strādāt Andrito kafijas grauzdātumā un galvenais, kāpēc? Nu, tas sākās, es mēģināšu tagad neizplūst baigi gadu, bet tas sākās 2019. Gadā. Kā teikt, 10 gadus nostrādāju Liepājā pa bārmeni, dažādos bāros. Un īstenībā jau tā mana Andrito pieredze sākās pat īsti vēl nemaz nestrādājot šeit. Jo vienā no kafejnīcām, kas bija Liepājā, bija tāda vieta Kursas putni, ko mēs ar labu draugu kopā atvērām. Un tur mēs izvēlējāmies tieši Andrito kafiju. Un tieši kolēģis Kārlis, kas arī šeit strādāja jau ļoti ilgi, bija tas cilvēks, kas mums veda iekārtas un tā tālāk. Un tur arī aizsākās tā Andrito kafijas pieredze. Tur mans tā laika priekšnieks, draugs un kolēģis arī atsūtīja pie tevis tieši uz meistarklasi. Tas bija tāds gads atpēc, neatros precīzi, kurš gads. Nu, bet tāda lieta bija, un es esmu šeit jau biju vecajās telpās uz tavu meistarklasi. Un tad, jā, attiecīgi 19. gadā es izdomāju bišķiņ pamainīt lietas, man apnika bišķiņ tā bāra dzīve, un izdomāju pamainīt attiecīgi gan darbu, gan dzīves vietu, un izdomāju atbraukt uz Rīgu, un tad, respektīvi meklēju visu kaut ko, dažādas darba vietas, bet tāpat laikā es gribēju negluži bārā strādāt, un es gribēju tiešām pamainīt pavisam to savu sfēru, kā teikt. Sorry visiem bāriem, jā, kas cerēs to, ka Rinalds brauc uz Rīgu, ka viņi pie viņa tiks, bet sorry visiem. Bet jā, zini kā, es gribētu vēl teikt, ka tu kafijā esi kā cilvēks orķestris savā ziņā, un tieši mūsu uzņēmumā, es gribu piebilst, viņš jau gan pats to neatzīs, ļoti daudzpusīgs. Rinalds ir kafijas ziņā māka izdarīt visu, gandrīz visu pilnībā, ko mēs darām. Ja? Tā kā 85% no mūsu visiem darba pienākumiem viņiem ir labi zinām, pazīstami. Un viena no pēdējiem, un tādu ilgākus laikus, Rinalds atbild par to, ka gatavo dažādos korporatīvos pasākumos kafiju. Ja? Tas ir tas, ko mūsu uzņēmums pastāst par to. Cik daudz esi līdz šim sagatavojis kafijas tajos, kas ir grūtākais, kas ir vieglākais, kas ir patīkamākais un kas ir briesmīgākais tajā? Laikam, cik daudz būs baigi grūti pateikt, jo, laikam, ka tiešām daudz, jo tomēr tie ir 6 gadi. Es teiktu, ka daudz. Pasākumi bijuši daudz un dažādās vietās, dažādās lokācijās, sākot ar pludmali, beidzot ar 5 stāvu vai 9 stāvu mājas dzīvokli. Ja? Tā kā tas, bet... Es nezinu, kas ir, laikam pats interesantākais viennozīmīgi ir tas, ka ir dažāda veida pasākumi, sākot ar mūzikas, beidzot ar sporta. Un tad līdz ar to tu iegūsti arī autopasākumu, piemēram. Ja? Un tad līdz ar to tu iegūsti dažādus, tu redzi dažādus cilvēkus, tu esi dažādās, tā teikt, kultūrās. Es biju, tad, pieņemsim, tur gadus atpļēt tajā festivālā vienā Porties, nemaldos saucās. Un bija ļoti fantastiski cilvēki un atmosfēra un vispārējais. Un arī tas pats ar sporta pasākumiem. Pieņemsim, mūsu ilgus gadus bija BMX pasākumi. Tur visi cilvēki man jau zināja. Un es tur aizgāju nevis principā strādāt, bet kā
jau pie draugiem, bez mazliet vienkārši uztaisīt kafiju. Nu tā. Bet, klausies, man gribās uzzināt uz vienu domu, kas ir bijis pats dulākais, kas ir bijis ar kafijas traileri, respektīvi šo te kafijas izbraukumu traileri, var padalīties skatītā. Dulākais bijis. Es domāju, ka mēs abi divi piekritīsim vienam. Man tā liekas, kāda domā, kurš tas ir? Nu, to nevar aizmirst. Mēs faktiski gandrīz paši aizgājām no šīs dzīves kopā ar traileri, vai, ja mēs traileri būtu pazaudējuši, tad kaut kur pie Zviedrijas krastiem tas tiktu atrasts, vai arī kaut kur Baltijas jūras dziļās dzelmēs. Tas bija, manuprāt, kāda volejbola, sanāk 5 gadu atpakaļ, laikam, plus mīnus. Volejbola Eiropas čempionāts. Jā, tas Jūrmalā. Ir tieši tā, pludmales volejbola Eiropas čempionāts. Jā. Un trailers smuks stāvēja Jūrmalas pludmalē. Jā. Viss bija pilnīgi legāli, tur viņš drīkstēja atrasties. Gaisa temperatūra bija 28 grādi septembrī, kas bija ļoti vasarīgi, un mēs baudījām gan laiku, gan arī cilvēku augstas kafijas. Gan sākums bija arī bišķiņ sarežģīts, un mēs ar būsiņu braucām iekšā, un tas būsiņš īsti laikam nav paredzēts smiltīm un Jā, mums varbūt abiem pietrūks mazliet tāda tālbraucēja pieredzes to, ka ar milzīgām smagām mašīnām nevajag braukt mīkstās smiltīs iekšā, viņus vienkārši grimst iekšā kā karsts nāzes sviestā. Bet iebraucām, nolikām. Jā, tieši tā, bet tas nenormālais trakums bija tas, ka ārkārtīgi strauji mainās laikapstākļi un diennakts laikā no plus 28 bija tur plus 12, bet ne pa to vētra bija tāda vētra, ka traileri ieskalo, ievilka arī jūrā un nerunājot par visu volejbola arēnu, kas bija vienkārši iegrimusi smiltīs. Tur bija, tur bija. Es domāju, tie, kas zina tādu notikumu, tīpaši, kas ar sportu saistīti, tie noteikti lieliski zina, par ko mēs saprotam. Es domāju, var ielikt arī maz gabaliņu, varbūt pat, lai parāda īstenībā. Jā, joprojām Facebookā ir tas video, kā mēs glābām, jo mēs braucam atpakaļ uz Jūrmalu un zvana telefons. Labdien! Es saku, labdien! Vai jums pieder tāds kafijas furgoniņš Andrito Coffee? Mēs sakam, jā, mēs tieši braucam skatīties, kā viņam iet Jūrmalā. Viņš bija pa dienu atstāts tur. Nu, brauciet puiši ātrāk, jo plīt pēc stundas liekas, ka viņi ievilks jūrā iekšā. Nu, tās tas skats arī bija un vienkārši viļņas sitās par to, bet mēs izglābām. Tikā paldies, joprojām ripo, joprojām viss labi turās un brauc dažādos izbraukumos. Bet ar visu to tur bija ļoti daudz. Tur mēs vilkām ārā viņi ar traktoru, un mēs tur bridām līdz ceļiem ūdenī, un Andris saka, nē, tu nevelc, tu filmē, un Andris iet pie tā trailera, velk viņu ārā. Nu, tur bija interesanti. Klausies, bet mēs mazliet runājam to, kāda ir tieši tās cilvēka atsauksme, varbūt arī pasākumos un dažādos notikumos par kafiju, ko tu gatavo. Es jau zinu, kas ir pati mīļākā lieta. Varbūt pats arī var padalīties to, ko cilvēki ļoti novērtē un kas arī ļoti piesaista. Man liekas, tā ir tava firmas zīme, un kad tu gatavo kafiju pasākumos. Principā sanāk tā, ka cilvēki mūsu pasākumos jau zina, viņi zina mūsu kafiju. Viņi zina arī savā ziņā, laikam arī mani, jo es esmu tas cilvēks, principā, kas biežāk arī brauc uz tiem pasākumiem. Un tad tas viss kopā, tas ir notiecīgi Andrito kafija, mans, kā teikt, tāds pasniegšanas veids un kā teikt, tā komunikācija ar cilvēkiem, tas arī veido to kopējo laikam, kā teikt, bildi. Nu. Nē, jā. Es gribu teikt to, ka Rinalds ir ļoti diplomātisks. Ja? Viņš tā ļoti tēlēni izsakās par un ap, bet faktiski viņš gatavo lielisku latte art. Ja? Neatkarīgi no tā, cik tas pasākums ir liels vai mazs, latte art perfekcionists ir Rinalds, vai tā ir keramiska tasīta, vai tā ir papīra līdzņemšanas tasīta, vai tas ir plus 6 grādos vai plus 30 grādos pasākums. Vienalga viņš ir perfekts uz latte art, un tas patiesībā arī ļoti cilvēkiem iekrīt acīs jau daudzus gadus, un daudziem tas ļoti patīk. Un ja arī kapučīno jūsu ir ārkārtīgi skaists no Rinalda rokām pasniegts, tas nozīmē to, ka tas ir arī ārkārtīgi garšīgs, jo bez tās lietas nav savainojums viena bez otras. Negaršīgs kapučīno skaists faktiski nemēdz būt. Vismaz mūsu izpildījumā noteikti nē. Nu, Rinalda, kas nākošais? Kas ir nākošais? Par ko ir nākošais? Nu, tavuprāt, kas ir nākošais? Kas ir nākošais? Un turpinām joprojām podcastu, kas ir tikai jau pavisam nesen sācies un vēl nemaz tik drīz arī nebeigsies. Nebeidzies ir sācies šis podcasts Andrito kafijas ķēķīte. Ziniet, kā viena pati kafija pati par sevi nemaz nespēja pastāvēt, un tam jābūt blakus cilvēkam, jābūt arī kafijai, bet starp cilvēku un kafiju jābūt arī noteikti kādam inventāram, kādam rīkam, kādam aparātam, kādam verķim, kurš to palīdz faktiski arī līdz tam rezultātam tikt, lai jums šis te maģiskais, garšīgais melnais dzēriens ir tasītē. Tāpēc Andrito kafijas grauzdētavs, jāsaka, tikpat kā biedrs. Čoms, plecu pie pleca, pupiņa pie pupiņas.
krūzīte pie krūzītes, paciņa pie paciņas. Cilvēks ar milzīgu sirdi un milzīgu profesionālu dvēseli. Maiks kā kaķis, stingrs kā begemots. Tas ir Kārlis Lībeks no Gemus kafijas studijas. Kārli, es aicināts. Aplausi studijā. Paldies. Nu, Kārli, zin kā, es domāju, ka es diezgan kodolīgi un tieši tevi raksturoju, un man tieši pašam personīgi mūsu uzņēmumam, visai mūsu komandai tieši tāds arī asociēs. Ļoti pozitīvs, atsaucīgs, augsts profesionālis, gan augsts, gan arī augsts. Es saku, šī kafija ir garšīgākā, tad šī kafija ir garšīgākā, bez emocijām. Bet kā tu pats jūties? Kā tu pats jūties kafijā un ko kafija nozīmē tev? Bet ne filozofija, saka, kā ir. Nu, labi, es teikšu sveiki visiem. Man ir prieks piedalīties šajā pirmajā podkāstā gan dzīvē, gan šeit tieši pie šī galda. Jā, nu kafijas ceļš man ir bijis tāds, kā studijās es tiku iekšā visā tajā virpulī saistībā ar apkalpojošo sfēru, tad arī bija tāds darbiņš sākot no bāra prizmas ar negluži specialty segmentu, bet kafija bija tas pirmais pitch, un tad tā virpuls aizgāja saistībā tikai ar kafiju un kafijas inventāru. Un, mana prizma ir vairāk tieši uz ekipējumu, ar kas ir tiem baristām jāatšaudās no tiem klientiem, bet kafija ir neatņemama sastāvdaļa tajā visā, tā kā tāda arī bija tā manā nozīme. Jā, bet klausies, kā tu personīgi ir tev kaut kādas tādas vibrācijas vai kaut kādas sajūtas, kad kāds vai no privātiem vai no juridiskiem biznesa klientiem ir to tavu konceptu, tavu ieteikumu ņēmis vērā un pie tā pieturās un pēc tam vēl pasaka tavu labus vārdus. Klausies, kā šis risinājums šķiet tiešām ir tik labs, kā es nebiju gaidījis. Tā ir tā ikdiena. Es esmu cilvēks orķestris pa lielam un tehnika ir vienmēr jāpielāgo gan klientam, gan kafijai, un tad jāatrod tas īstais sinerģijas punkts kaut kāds, ka tu ņem šo aparātu ar šīm zirneviņām, protams, kaut kāds ūdens filtrs, un tad beigās tas kafijas bums, lai palaižās perfektiem klientam, lai viņš arī notic tam stāstam. Palielam, es to saku tā, ir jāuzbur stāsts gan tam klientam, gan tiem klientiem, kur iespēja tā klienta. Un tad, ja šo mēs savienojam, tad pašam prieks par to padarīto darbu. Klausies, atmetam visu to polikt korekto biznesa valodu, ja? Vienkārši pasaki divas lietas. Ja? Kas ir visgrūtākais un kas ir visforšākais tavā darbā? Saka, ir. Tad, kad svētdienās zvanu no rīta. Okay. Tagad Kārlim svētdienās no rīta zvana un uzteic to seju, ka tu skaties telefonā, ka tev zvana, es neteikšu kas, kaut kas ar darbu saistīts, esmu redzam, uzteic to seju. Tev zvana telefons, dzin, un tev seju. Parasti ir, atkal darbs. Ok, atkal darbs. Un visforšākais tavā darbā? Droši vien tas pirmais klients, ka tev jāuzstāda jaunu iekārtu klientam, ka tu nekad nezini, tie koncepti nekad nav vienādi, un tad ir... Viņš atnāk izstāst, tu aizbrauc pie viņu, un tad ir tāds, Dievs, šeit būs kafejnīca, ok. Un tad tu atklāji viņu baigi forši. Klausies, vēl, piemēram, kas ir, mēs negribam teikt, ka citiem ir kaut kādas kļūdas, jā? Ja, piemēram, es gribētu tev jautājumu, piemēram, kas ir tā lielākā kļūda, ko cilvēki dažkārt pieļauj kafiju gatavojot, bet mēs tagad viņus nevērtēsim. Kāda ir bijusi tava lielākā kļūda kafiju gatavojot? Tāda viena konkrēta kļūda uzreiz varbūt nebūs, bet cilvēki domā, divās grupās, laikam, es pat viņus varētu sadalīt, kad viena domā, ka tas ir vienkārši klik un kapučīno, un tad otra tur urbjās tajā visā pasākumā līdz kaulam un bišķīt varbūt aizrauj pa tālu, bet tāda viena, es nezinu, kļūda varētu būt, kad tam vajag laiku noteikti, kad cilvēki grib ātri vakar, bet tam vajag, es teiktu, pāris mēnešus, lai nokļūtu gala rezultātā. Un tas ir galvenais, man liekas, tagad pacietība šajā visā kafijas pasaulē. Piemēram, kad diena iet galā gandrīz, un kas ir tie mirkļi, vai kas ir tie momenti, vai tās reizes, kad tev šķiet, ka, šī diena man ir izdevusies? Tad, kad nav piezvanījis neviens klients. Okay. Labi, joks. Ņemiet to tā, zvaniet Kārlim. Varbūt svētdienas rītos, varbūt uzziniet viņam svētdienas rītā, pasakiet, cik jums labi izdevās pagatavot to, vai izdarīt to, vai ietaupīt viņa laiku, vai kā citādi, bet tā citādāk. Bet iedomājieties, Kārlis ir tas, kurš arī tajos svētdienas rītos runā un risina, un tas ir pats galvenais. Paldies tev par to. Jā. Es varu tikai piebilst to, ka varbūt, lai kaut ko pozitīvu no savas puses, lai nav tā, man liels prieks ir tad, kad
klienti apmēram to projektu beidzot savā galvā arī kopā ar manu palīdzību. Kad ir, teiksim, lidosta bija tāds interesants izaicinājums, tās visas kaut kādas krāsas, logo iekārtas, un tad, kad tie klienti palaiž kaut kādu konceptu, kas nav Latvijā bijis vēl līdz šim, un ka tas ir kaut kas pilnīgi jauns tam gala patērētājiem, kad pamēģinām kaut ko šādu, kas nevienam nav bijis, un tas ir tas, kas aizrauja vienmēr. Paldies tev par to. Turpinam darboties. Starp Andrito kafijas ķēķa lieliskajām podkāstu sarunām mēs tomēr gribam ar mazliet padarboties. Es domāju, tie, kas varbūt kādreiz ir domājuši par to, ka var kafiju grauzdēt vai kādreiz kādu kafijas grauzdēt apmeklējuši vai kādreiz vēl ir sastapušies dzīvē ar zaļām kafijas pupiņām un ar grauzdētām kafijas pupiņām, vai kā, citreiz arī tās var šeit savienoties. Lūk tā, mums kā komandā, piemēram, Rinalds jau mēs ar viņu tikāmies un viņš ir liels lietpratējs kafijas fasēšanā, burtiski strādā tā kā Robocops. Un viss ir sapakots un precīzi vēl pie tam. Un arī mūsu komandas biedrs Ingus, kas ir kafijas grauzdētājs, viņi pie kafijas pupiņām ikdienā ir vistuvāk. Tāpēc šis uzdevums viņiem varētu sanākt vislabāk. Taču tieši šī iemesla dēļ arī viņi šo uzdevumu nepildīs. Iespējams, viņi to varētu izdarīt ar aizvērtām acīm, tāpēc mēs aicināsim šeit no Gemos kafijas studijas Kārli un mūsu Andrito kafijas komandas biedru Renāru, kuri strādā ar kafiju, bet varbūt ne tieši ar kafijas rokām pieskaroties ikdienā. Nāciet šeit, kungi, sēdieties tā. Jums ir gan jāspēj gan strādāt, gan arī runāt, jo tātad šķirošanas laikā iespējams jums uzdošu kaut kāds ļoti sarežģīts jautājums, un uz tiem jums būs jāatbild tāda. Ko, skatītāji, pavisam vienkāršs uzdevums. Mums ir vienā traukā nekas cits kā zaļas kafijas pupiņas un grauzdētas kafijas pupiņas, un kungiem būs uz ātrumu, kurš pirmais galā vienkārši sašķiros, jo dažkārt mēdz gadīties, ka zaļā var sajaukties kopā ar grauzdētajiem. Tāpēc tā ir jūsu pilnīgi brīva izvēle, kā jūs to darāt. Jums galā rezultātā vajag vienā traukā visas grauzdētās un otrā traukā visas zaļās kafijas pupiņas sašķirot. Kurš pirmais to izdarīs, tas būs uzvarētais, kāda būs balta, tas pagaidām ir noslēpums. Jums ir noteikumi skaidri, kādi jautājumi? Nē. Kā ātrāk sašķirot? Ja esat gatavi tā, noteikumi paredz to, ka rokām jābūt uz galda. Un laika atskaita 3, 2, 1. Šķirošana var sākties. Aiziet. Renār, kā tev liekas, zaļa pupiņa ir smagāka vai grauzdēta ir smagāka? Zaļa. Kārli, kā domā, kas ir lielāka, zaļa pupiņa vai grauzdēta pupiņa? Es domāju, grauzdēt. Kāpēc? Pēc pieredzīts. Pieredzīts. Viņas tikai tausti. Nē. Kā domā, ko var vieglāk ar zobiem sakot, grauzdēt vai zaļu? Atkarīgs no zobiem. Labi, ja tev būtu jāsako, ko tu vieglāk sakot, zaļu vai grauzdēt? Grauzdēt. Kāpēc? Viņa kraukšķīgāk ir. Garšīgāk ar droši vien. Garšīgāk, jā. Ja vēl ir atlicis laiks, ko tu vēlētos novēlēt visiem skatītājiem? Lai viņi dzer grauzdētu kafiju, vismaz cenšas, un lai dzer labu kafiju, bez defektiem. Es nevaru teikt, ka kungi ļoti steidzās. Viņi gan to darbu tā dara akurāti un precīzi, bet tas ātrums ir tāds mērens. Kā uz Latvijas ceļiem. Var braukt, bet tā mērena ātri. Un Kārlis ir pabeidzis. Un ar 3 sekundžu nobīdi arī Renārs. Es jau saliku abetā pārējais. Viss ir pareizi. Viss ir pareizi. Gana viegls uzdevums, atbildīgs, kā jau dzīvē tas ir. Ko, draugi mīļie, klātesošie un arī, protams, postkāda skatītāji, Andrito kafijas ķēķis. Šeit telpā paliek mazliet karsts. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņš tuvojas. Tas ir mūsu kafijas grauzdētājs. Atbildīgs, enerģisks, nopietns, arī ar humoru un pareizo attieksmi kafijas nozarē. Tas ir Ingus Līcītis. Sagaidām! Čau visiem. Ko, Ingu, klausies, prieks tev redzēt arī šeit, kaut gan mēs dienā tiekamies un ļoti daudz tiekamies, bet tā mazliet parunāt neformāli par kafiju, varbūt mums netik daudz arī šatad neizdodas, bet mazliet apgriežam to bildi otrādāk un pastamies, kas te bildē ir otrā pusē, piekrīti tam, ja? Klausies, tad vai kafiju grauzdēt ir grūti, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, kā tavuprāt tas ir? Pirmkārt, čau visiem, prieks būt šajā podkāstā, pirmo reizi. Atbildot uz to jautājumu, kafiju grauzdēt nav grūti, manuprāt, bet kafiju grauzdēt ir ļoti atbildīgi. Tas jāpiet ļoti atbildīgi šim procesam.
Līdz ar to, ja mēs zinām, kādi tie procesi, kādas tās darbības, tad man liekas, ka tas nav grūti. Jā, kā jūs sakat, ja mēs zinām, ja, bet varbūt pastāstīt tādos lielos vilcienos, lielos soļos, kā tad faktiski kafijas top, kas notiek grauzdēšanas laikā, kas ir tie galvenie tās fāzes, tie galvenie posmi arī tavā darbā, lai tas notiktu, lai tu varētu atbildēt uz to, ka tas ir atbildīgi, bet tavuprāt nemaz varbūt nav tik grūti? Nu jā, sākumā mēs konkrēti tā ļoti tehniski ieberam konkrētajā tvertnē kafiju konkrēto, kas mums jāsagrauzdē, iesūcam viņu tvertnē augšā, vieglāk to būtu parādīt lejā, grauzdētavas pie joperkrāsnes, kas ir no Portugāles. Un tad pirmā fāze mēs ieberam iekšā, pirmās 5 minūtes zaļās pupiņas žāvējās, viņas atdod to mitrumu, kas viņā ir. Paiet 5 minūtes, tas ir kādi 150-160 grādi, tad viņas paliek dzeltenas. Tad sākas karamelizācijas process, izdalās visi cukuri, sākas visa tā burvība, tas maģiskais savā ziņā, sāk vērties vaļā visas garšas, visas cukuri, karamelizēties, līdz kādiem 190-195 grādiem, kad jau tuvojas tas pirmā kreka brīdis, kas ir nākamā fāze svarīgā, kas, teiksim, izdod to visas garšas paleti, kas veido to kafiju, gan espresso, gan arī gaišās kafijas, tad ir tā kā popkorns, viņš sprākst. Un, teiksim, tas ar to spiedienu viņš izdod ārā to aromātu un garšu. Jo tev jau patiks, mēs esam pie beigām. Mēs esam pie beigām, un tad ir 2 līdz 3 minūtes attīstības laiks, un tad es beru ārā. Tad mēs viņus dzesēju, tādā, kur griežās, un tad beru ārā, un mēs pakojam. Un tieši tā. Klausies, tur jau ir tā maģija ir notikusi, un ko tev pašam nozīmē, kad cilvēki gan tev pašam personīgi, vai vispār mūsu arī uzņēmumam, un arī kaut kur sabiedriski, gūst tādas labas atsauksmes, un kad ir kaut komentāri kādos pasākumos, ka jūs kafijas jau sen pazīst, un tā ir ļoti garšīga, un šī ir pati mana mīļākā kāds no mūsu kafijas veidiem. Ko tev šie komplimenti, atziņas nozīmē? Tas man lielākais, kas vispār var būt, jo lielākā vērtība, lielākais prieks, man liekas, ka ilgu laiku es tagad to saprotu, ka tas man tā kā bišķiņi virs 2 centimetri virs zemes tur, jo dzirdot atsauksmes, satiekoties ar cilvēkiem, lasot internetā, to, ka cilvēkiem garšo kafiju, viņi iegūst to pieredzi, to prieku, vienalga, kur tu būtu darbā, ofisā, lidostā, slimnīcā, policijā, cilvēki ar dažādām pieredzēm, dažādiem, teiksim, situācijām, gan priecīgām, gan bēdīgām, tā kafija viņiem ir svarīga, ja viņi dzer. Līdz ar to tā pieredze ir svarīga, viņa var būt ļoti īsa, bet konkrēta. Vai arī varbūt svētdienas rīts pie pankūkām, kur var malkot 2 filtrus pēc kārtas, un tas atkal ir cita pieredze, bet galvenais, lai tā pieredze ir pozitīva, jo mēs krājam tās pozitīvās pieredzes arī garšas atmiņā, jo arī mums ir garšas atmiņa. Tā kā, man liekas, ka šo arī klausās mūsu kolēģis Rinalds. Viņš šeit, man liekas, ieklausies tajās pankūkās un tajos brīvdienu rītos to, ka arī viņam jāgaršo no rīta kafiju brīvdienās. Tieši kā mēs dzirdējām, ka viņš mājās brīvdienās nedzer kafiju. Jā, tas bija pārsteidzoši. Jā, mēs pie viņa svētdien ciemos nebrauksim, bet viņu aicināsim viņu pie sevis, jo pie mums kafija būs. Klausies, mums šajā vasarā, un Ingus bija arī viens no galvenajiem dalībniekiem tajā, kas mums tapa, un gan no tāda silta pavasara līdz pat vēlai vasarai, Andrito kafijas grauzdētavā vidēji reiz 2 nedēļās, piekdienas rītos, risinājās kafijas rīti, kad mēs plaši cēlām savus grauzdētavas vārtus augšā, ieslēdzām sauli ārā, dažkārt mēs uzgriezām lietu, jo vajadzēja no rītiem, bet katrā gaidām ļoti smaržīgi un svaigi un feini gaisotu mēs šeit grauzdētavā radījām ar dažādām pievienotajām vērtībām un dažādiem pārsteigumiem. Bet galvenais uzdevums un galvenais mērķis bija ikvienu interesantu, kurš grib klātienē iepazīties ar visiem darba procesiem, arī ar Andrito kafijas komandas dalībniekiem, visiem šeit klātienē, un, protams, pats galvenais iepazīties un pagaršot un tuvāk nonākt pie katra no mūsu ražotā kafijas veida.
Jo vienlaicīgi, kā mēs zinām, mums ir kādi 9, 10 kafijas veidi, kas mazliet tur migrē un varijē laika gaitā, bet kafijas rīti bija lielisks veids, kā iepazīt kafiju šeit klātienē tuvāk, kā satikt līdzīgi domājuši un varbūt arī atšķirīgi domājošus cilvēkus, bet kas šeit spēja vienoties tā kā vienā ritmā un vienā kafijas aromātā. Un kādi bija tavi kafijas rīti? Nevis tādas, tie paši kafijas rīti. Es nezinu, vai kā tev pašam likās, kas bija tas fēnēs no tā, ko mēs paši piedzīvājam. Man liekas, tas, ka tas kaut kas, man liekas, tāds svaigs, jauns, un tāda iespēja satikties ar tiem cilvēkiem, kas, teiksim, mums seko un iegādājas mūsu kafijas, un man liekas, tā bija lieliska pieredze. Satiktos cilvēkus, kas nāca, kuriem varēja pastāstīt kaut ko par mums, par kafijām, pagaršot, pat vienādu kafiju dažādos veidos, taisot ar atšķirīgām niansēm. Tas, man liekas, bija tāds ļoti vērtīgi. Klausies, varbūt kāds tev pašam viedoklis, bija tā ideja, ka mēs arī tiešām taisiem tos kafijas rītus dikti agri. Ko tu par to saki, vai nebija par agru? Jo kafijas rīts sākās 7:30. 7:30. 7:30. Tev nelikās, ka tas bija par agru? Kaut kādā brīdī pazibēja tā doma, liekas, varbūt pāgru, bet tāpat laikā kafija ir rīta dzēriens, darba diena, cilvēki dodas uz darbu, cilvēki atbrauc pie mums, padzer kafiju, parunāties, uzzināt kaut ko vairāk un tādā veidā to dienu pagarināt un vēl ielikt iekšā kaut ko tādu iedvesmojošu. Kas mani iedvesmo, teiksim, tādas sarunas man ļoti iedvesmo, teiksim, arī. Jā, bet klausies, tieši tā par tām sarunām runājot, kas tavuprāt bija svarīgāk ikvienam kafijas rīta viesim, atbraukt pie mums var padzert kafiju vai arī satikt citus cilvēkus parunāties, vai visu kopā tomēr? Es teiktu, ka abi kopā, jo tomēr tā kafija ir svarīga, un reizē tas otrs tad savijās miedarbojās, teiksim, tās sarunas, teiksim, tā pieredze viens ar otru padalās, kas ko ir dzēris, kas ko ir mēģinājis, teiksim, tā. Jā. Labi, es iedomājos, tā Ingus no rīta, cik tu cēlies parasti no kafijas rītiem? Pats mājās. 6:30 apmēram. 6:30 cēlies, jā. Pats mājās pagatavoja kafiju pirms kafijas rīta? Nē. Es iedzēru siltu tēju, lai balss mazliet tā kā iesildīt, ievingrināt, braucot pa ceļiem. Jo dažkārt bija tāda dzestrāka rīti un tāda prasījās, kaut kāda tāda. Un es zinu, ka bija ļoti daudz tādi pastāvīgie kafijas rīta apmeklētāji, kas jau bija klāt gandrīz vai pirms vārti tika pacelti. Bet vispār tā kopumā cilvēki, tie, kas arī nāca, vai vispār tavuprāt, agrās rīta stundās cilvēki ir tikpat tādi pozitīvi fēni kā pa dienu, vai no rīta viņi ir citādāk mazliet? Man liekas, ka ļoti līdzīgi. Es kaut kā tā sajūtu tādu pozitīvu vibe, ja tā var teikt. Es domāju, tie, kas ir ļoti nīgri un kaut kādi tādi nepamodušies vispār no rītiem, tie līdz kafijas rītiem visdrīzāk arī netika. Es tieši to pašu nodomāju. Jā. Bet mēs novēlam viņiem nākošajā gadā, jo nākošajā sezonā mēs arī visdrīzāk veidosim kafijas rītus, varbūt mazliet citādākus, varbūt mazliet vēlāk, varbūt mazliet vēl agrāk, to mums jau rādīs 2026. gads. Un vēl mazliet par tiem, kas tev pašam bija tāds vislielākais prieks, tāds top prieks tajos kafijas rītos. Es teiktu, ka viss kopā, viss pasākums, tas fināls sacensības bija ļoti interesanti. Bet tur saņēma kādas atsauksmes pēc kafijas rītiem? Es arī saņēmu nejauši. Nesen beidz improvizācijas kursus viens, kur bija pienāca viena dalībniece, kuras tā nebija tik daudz sanāca parunāties. Viņa teica, ka es redzēju, tu Andrīto strādā, mums kolēģi arī bija uz kafijas rītu. Es vispār nebija neko stāstījis, ka bija ļoti forši, man žēl, ka viņa pati netika, viņa prasīja, vai nākamgad arī būs tāda paša pasākuma. Tā kā atsauksmes iziet tautās, pilsētā iziet. Jā, es tieši to arī gribēju jautāt, un varbūt arī šī dāma ir kā zīme tam, kā tu pats redzi, tas tieši nākošais jautājums, kā tu redzi to kafijas rītu nākotni, nākošajā gadā, vai mums jāpieturas pie tā paša, kaut kas varbūt mums jāpieliek klāt, kaut kas jānoņem nost. Mēs kopumā redzējām to noskaņojumu, ko cilvēki šeit rada. Ja? Mēs piedāvājam, viņi to izmanto un rada to kopējo noskaņojumu, ko mēs varētu nākošajā gadā kāda ideja, ko pamainīt, pielikt klāt. Es domāju, varbūt laiku varētu pagarināt, iespējams, kādu bišķiņu garāku, iespēju cilvēkiem vēl pakafijot, pabūt šeit. Tā. Tā arī pierakstīsim.
1 stundiņu klāt varētu mēģināt. Jā, Ja? Labi, Ingus. Nu, kas tālāk? jā, grozdēt. Labi, laižam. Laižam. Paldies. Ingus, klausies, nu feini parunājām un sapratām tiešām, ka kafijas grauzdēšana ir tava lieta, to tu izcel un, kā saka, izbaudi un liec tai locīties tieši tā, kā tu to dari un labas atsauksmes cilvēkiem kafiju un gan biznesā, gan privāti un mēs tikai esam par to ļoti priecīgi visi kopā un šeit ir lieliskas 3 kafijas uz galda, kuras ir tevis grauzdētas. Mēs šīs te krūzītes gan izmantojām vairāk tā, lai šo te kafiju turētu sagatavot, bet tas uzdevums Ingum ir pavisam vienkārši. Iekšā nav kafijas dzēriena, bet iekšā ir grauzdēta samalta kafija. Ja? Tātad grauzdēta samalta kafija. Šie te vāciņi uzlikti virsū šīm te glāzītēm tā iemesla dēļ, lai šis te aromās glāzītē ilgāk turās, lai viņš tas tā neizvējojās un lai spilgtāks, spēcīgāks. Šīs ir 3 tevis grauzdētās kafijas. Un man ir jāatmin. Nekādas viltības. Tev vienkārši ir jāatver vaļā. Jāpasmaržo. Tu nedrīkst skatīties glāzē apakšā, jo glāzē apakšā ir pareizā atbilde. Tās ir 3 no mūsu kafijām. 3. Tās nav visas 3. Mums ir daudz vairāk, bet tās ir tāda mūsu izvēle. Rinalds šos te trauciņus sagatavoja starp citu. Un mēs kopīgi ar viņu izdomājam, kuru kafiju veids mēs varētu tev piedāvāt. Un mēs par tevi ļoti turam īkšķus, lai tu visas 3 atmini. Protams, skatītāji, kamēr Ingus domā un darbojās, es jums varu pateikt to, ja mēs iedotu viņam visus 3 variantus, ja, nu, tā ir tā un tā, tad viņam būtu vieglāk pēc tāda izslēgšanas principa viņas salikt, bet šobrīd viņš nezina tieši, kuras 3 kafijas tās no mūsu sortimenta ir. Protams, tu vari padoties, bet, manuprāt, tas nebūs tev raksturīgi. Ja tu gribi, lai mēs tev iedodam variantus, mēs tev varam. Jā, man ir viens variants par video krūzi, es varu sākt. Tev ir variants par šo, ja? Variants par video krūzi. Mēs pabīdam viņu vispār priekš. Es pierakstīšu, nu saka variantu. Darkside. Darkside, ja? Tas ir tāds tumšākais grauzdējums no mūsu, ja? Nu, es viņu pagaidām nepierakstu. Okay. Ja? Tā kā tu tagad to vienu savu dzīvību kā kaķis esi mazliet palaidis, bet virziens kaut kur ir tas vispār, ja? Nu, tu esi pareizi sapratis, neslēpsim, šis ir tumšāks grauzdējums nekā pārējās. To tu pareizi konstatē, bet varbūt ne tik. Es pagaidām mazliet to palīdzu, bet tagad no šobrīd ir tas mirklis, kad Ingus pats izpeldēs ārā no augstās upes un saliks mums visus punktus uz I. Es domāju, tev versijas šī varētu būt Gvatemala? Tavuprāt, šī varētu būt Gvatemala? Iespējams. Tā, labi, es pierakstu tā pa kreisi ir Gvatemala. Mums ir liels kafija no Gvatemalas Huehuetenango reģiona, La Esperanza, un es tev pateikšu priekšā. Gribu pat mazliet pateikšu priekšā. Viena no šīm ir Gvatemala. Bet tiešām. Vai tieši tā ir? Es pat nezinu. Es nezinu apakšā, kas rakstīts šobrīd. Tāda salda forša aromāts. Patīkams ļoti. Salvador. Ok, trešā tu liet Salvadoras kafiju no Vila Galīsija. Rilbīns baltais varbūt. Ok. Un, dārgie skatītāji, patiesības mirklis ir klāt. Tātad šī te ir Etiopija. Tu viņu nosauc par Gvatemalu. Bet es varu pateikt to, ka šīs ir abas, nu, tas ir labais, kas tajā ir. Tās ir lieliskas kafijas. Tās ir visas. Tāpēc es pieļauju, ka te mazliet arī varbūt apjuki. Tad tas, ko iedeva Rilbīna gaišais, tas ir Andrito kafijas Brazil do Andrito. Tā ir Brazīļa kafija. Un šī te ir Gvatemala. Kā trešā, kur tev bija Salvadora. Tātad nevienu neuzminēja. Super. Fantastiski. Šito nelaižam iekšā. Vismaz vienu būtu uzminējis. Ejam uz priekšu. Andrito kafijas ķēķī. No Andrito kafijas komandas viennozīmība. Pati maigākā, skaistākā un pati sievišķīgākā, jo mums, sieviete šeit, kolektīvā ir tikai viena. Un pati foršākā tā ir Evita Upenieca. Zīgā, Evita, čau! Gribējās tieši teikt, ka čaļi tur strādājot, dažādas darbus darot, tādā kungu manierē, ir tāda apsēdīga ātri. Kā viņa mainās, kad tu ienāc telpā?
Īpaši nemainās. Īpaši nemainās, jā. Jo tomēr viņi, es domāju, ka arī tevi ir tas, ka tu labi kafiju jūti, kafijas to ritmu, visu pārējo, un viņi tevi tā bariņā ņem visos darba pienākumos. Visos. Jā, nu klausies, un cik liekas tev pašai svarīgi tās kafijas garšas nianses, un kur tavuprāt tā burvība tajā visā slēpjas? Man šķiet, ka ir ļoti svārīgas garšas nianses, jo tas ir kafijas paraksts. Un cilvēki runā, ka to varot arī iemācīties atšķirt. Jā, un tu esi pašai tam arī noticējis. Atceros, ka arī, kad pie mums pievienos jau gadus atpakaļ, varbūt tev tāda pieredze nebija, vai tu šo pieredzi šeit esi mainījusi pati? Kaut gan varbūt tie nav tavi tiešie darba pienākumi, bet tomēr paralēli tam esot. Es noteikti daudz vairāk esmu iemācījusies. Un es vēl no sevis varu pateikt to, ka Evita dažkārt arī tieši savām draudzenēm daudz ko arī izskaidro. Kāda no draudzenēm ir pilnīgā panikā, nu ne pilnīgā panikā, tādā izmisumā kādu kapi izvēlēties, kāpēc, kur tas. Tad Evita man bieži var pastāst, viņa zina. Viņa pastāsta, viņa iesaka, un tad arī saprotu, draudzenes ir dažkārt ieklausās. Vienmēr ieklausās. Super. Klau, kāpēc tavuprāt tieši mūsu kafijas klienti, mūsu kafijas pircēji, sadarbības partneri tieši izvēlās kafiju no mums? Kas ir tas, kas viņos Man šķiet, viņi zina, kāda ir kvalitāte. Kāda ir kvalitāte viņu prāt? Viņi vienmēr pirks atkārtoti. Es zinu to, ka tavos darba pienākumos, es pastāstīšu, Evita ļoti rūpīgi rūpēs par to, ka visi online pasūtījumi un pirkumi mūsu interneta veikalā norit raiti, precīzi, ātri, un tiešām jāuzslavē Evita par to, ka mēs bieži saņemam atsauksmes un tādus pozitīvus komentārus par to, ka es tikai vakar esmu veicis pasūtījumu pašā vakarā, un nākamajā dienas vidū jau ir saņēmis cilvēks. Tā kā mūsu kurjeru dienestiem, ar ko mēs sadaramies, milzīgs paldies pirmā kārtām, bet pats galvenais paldies man jāsaka ir Evitai, jo viņas pienākumos tieši tas ir ātri apstrādāt, sadarbībā ar čaļiem no ražošanas to visu sakomplektēt, salikt un nosūtīt tā, lai cilvēks nepaliek bez kafijas. Vai tā ir? Tā ir. Un liels milzīgs tev paldies, bet jau tomēr kāda ir tā secība? Pastāst, lai visi zina. Jūs tad veicat online veiklā pasūtījumu, Evita pastāstīs, kāda ir tā secība, kā tas faktiski notiek? Ir veikts pasūtījums, Jā, ir sagatavota kafija, jā, ir izrakstīta kafija, jā. skaisti iepakota un nosūtīta. Visbiežāk tajā pašā dienā. Visbiežāk tiešām tajā pašā dienā, un es arī zinu, ja pat dienas beigās pasūtījums atnāk, vienalga tajā pašā dienā, ja viss ir pieejams, viss ir sagatavots, nosūtams vai kafiju un priecības. Kas tavuprāt ir tāds smieklīgākais vai tāds mazliet absurdākais bijis kāds gadījums, veicot pasūtījumu izpildi vai arī kādu komentāru no pircēja saņemot, tāds kaut kas amizants, ko drīkst stāstīt? Tas varbūt īsti nebūs tā kā komentārs un nav saistībā ar pasūtījumiem, bet ar kafijas rītu. Kāda ir tava mīļākā kafija un kāpēc tā ir Andrito kafija? Tas ir tāds jautājums, ko mēs dažkārt dzirdam. Klausies, šis ir tas laiks, un es zinu arī, ka ikdienā tev strādājot gan apstrādājot šos te kafijas pasūtījumus, gan arī gatavojot tos nosūtīšanai. Tev daudz jādarbojas. Kādu dienu mazāk, kādu dienu vairāk, kādu dienu ļoti daudz. Tāpēc mēs tev esam sagatavojuši arī tādu vienu mazu, jāsaka, gan tas nav gluži pārbaudījums, tas vairāk ir tāda demonstrācija. Demonstrācija mūsu podkāsta skatītājiem, Andrito kafijas ķēķu skatītājiem, kā Evita varēs salikt vienu tādu Ziemassvētku kafijas dāvanu un nosūtīt. Nosūtīsim mēs viņu aizkadrā, bet pirms tam mēs to sagatavosim. Okay? Bet tā atšķirība no tā, kāds varētu būt īstos darba apstākļos, to tev būs jāizdara aizvērtām acīm. Es domāju, ka varēs. Es no mājām paņēmu to širmīti, acu širmīti, ko parasti ejot gulēt es uzlieku. Šīs ir mans rezerves, nekad nelietots. Jā, šīs ir mans rezerves tāds jauns. Bet pirms mēs viņu to liekam uz acīm, tad mēs tulītās arī mēs palūksim mūsu asistentu. Jā, paldies. Tātad šādi izskatās faktiski arī pats starts vai pats sākums tam, lai varētu salikt vienu Andrito kafijas dāvanu komplektu, tā nosauksim. Lieliski skaista melna kastīte ar tādiem melniem gofrētiem papīra skaidiņām, kas veido tādu pufīgu un lielisku bāzīti. Bāzi šeit kastē.
Tā mums no Gēmas lieliskais šokolādes monina sīrups, ar kā vēl saldāku un īpašāku var kafiju. Mums ir svēta kafija. Faktiski no Evita šobrīd viss sastāvdaļas redz. Ja? Tā kā viņai būs zināms šīs sastāvdaļas, bet tomēr akurāt smuka salikt, mēs arī novērtēsim to, cik tas labi sanāk. Un vēl no zīmola čokolatita pekana rieksti šokolādē. Es jums varu pačukstēt. Pekana rieksti šokolādē, kad sāksi, nekad nebeigsi. Šī ir tāda vienkārši, kā viņi sākties, tāpēc paldies Gemasam, ka viņas fasē arī tādās mazās burciņās, jo tās kaut kad arī beidzās. Ja, tas būtu tāds. No šis varētu būt ļoti garšīgs un feins komplekts. Tātad, Evita, tu esi gatava. Šis ir Ziemassvētku komplekts. Mēs izdarīsim tā, ka mēs tos melnos notus izņemsim ārā. Kastīti jau tev īstenībā paveicās. Viņi jau ir salocīti, jo normāli viņas ir izjauktas pilnīgi plakanas. Tagad tev ir mazliet paveicies. Kastes vāks šeit. Visas 3 sastāvdaļas šeit, un pats galvenais, to būs viņa smuki vēl jāsasien kopā tādā dāvana formātā pēc saviem ieskatiem. Labi. Esi gatava? Jā. Nu, lūk, tā, mēs dosim tev acu šito širmīti. Mēs pārbaudīsim, vai tu tiešām nešmaucies, un tu neskaties cauri širmītim. Tev labi piestāv šis. Varbūt mājās ar tādu gulu vai ne? Nē. Nē? Nav tev tāds? Nē, man tumša aizkari. Tumša aizkari. Jā, tas var sākt? Nu, jā, mikrofonu es tev piekuriģēšu, ja vajadzēs, pagaidām viņš to netraucē. Tātad atgādina to, ka Evita ikdienā arī ļoti daudz dažādas kafijas pasūtījums un arī šādus dāvanu veido pasūtījumus formē. Un tas ir tiešām tāds roku darbs, pie mums nekāda robota nestrādā, kas to visu izdara. Šobrīd šajā lieliskajā dāvana komplektā no Drito kafijas grauzdētos ir viena svētku kafija, kas šajā laikā ir īpaši populāra, ir īpaši ļoti garšīga. Šajā gadā mēs izmantojam Brazīlijas kafiju apvienojot mazliet ar Etiopijas kafiju kopā. Tad šajā komplektā ir labs našķis, kas ir no čokolatita pekanrieksta šokolādē. Evita gribēja man roku arī likt tiešā kastē šajā reizē. Atgādina to, ka čokolatita pekanrieksta šokolādē sākot to sēst, nekad nevar pabeigt to sēst. Tu vienkārši garšo fantastiski. Bīstami labi, tā es gribētu teikt. Un monin šokolādes sīrups, kas jūsu kafiju var padarīt vēl saldāku. Nu ko, kaste ir lieliski piepildīta. Es domāju, ka skatītājs šobrīd arī redz, ka nebūtu tik sarežģīti tas pirmais posms ir, bet tā ir pats galvenais šo te visu vēl smuki sasiet. Un tas nebūtu nav viegli. Zini, kad senos laikos visas tortes šādi fasēja veikalos. Kaste torte, zik, sasiena striķiem, un tās dāmas, man liekas, tur ar acīm cieto vienkārši sēja ļoti ātri. Nu, Evitēt šobrīd tas būs mazliet kā tāds pārbaudījums, bet es domāju, viņa arī ar to ļoti lieliski tiks galā. Kā pašai, tu centies šobrīd iztēloties visu, kā izskatās, vai tu tā tikai uz tausta paļaujies? Uz tausta. Jā. Nu, nebija grūti salikt to pirmo. Es jau vēl nezinu, kā izskatās. Izskatās pagaidām tīri izolīdi. Tik vien kā jāsaliek kopā viss. Tā, nu tu gribi šķērs? Jā, lūdzu, es tev padodu šķērs. Es viņus te mazliet pabīdīju malā, gan es tev nojaucu no ritma. Jā. Nu ko, vairs tikai, ja tev vajag pieturēt pirkstu, saka, es pieturēšu. Man speciāli tāds, jūs zināt, ka var tādu pirkstu nopirkt, kuru vienkārši var uzlikt, ar viņu var turēt. Atsevišķi pirksts tāds. Nesat redzējuši tādu. Jums kādreiz ir vajadzīgs papildus pirksts, ar kuru pieturēt šos striķīti. Un es gribētu teikt, ka vairs tikai, pirksti, nagi pirksti. Un viss labi. Viss. Ej, klausieties. Es teiktu, ka perfekti. Ej. Evita, perfekti, klausies ar acīm ciet. Šitas ir ļoti labi iecentrēts. Es parādīšu skatītājiem. Nu, zini kā, no 10 ballēm es dotu 9,8. Tas ir gan izcili. Ja vien vēl tikai monina pudeles etiķetīt būtu smuka uz augšu. Čokolati ir, kafija ir, te viss pārējais ir. Ja? Tā kā šādi te. Nu ko, šo mēs varētu dāvināt kādiem no skatītājiem. Un tas, kurš atbildēs komentāros uz nākošo jautājumu, arī šo balvu dabūs no mums dāvanā. Konkursa jautājums. Nu ko, skatītāji, mūsu Andrito kafijas komandas biedrene, jāsaka tā, Evita, nu pat ar aizvērtām acīm salika sakomplektēja ļoti ātri, feini sakomplektēja šo lielisko dāvanu komplektu.
un vienam no jums iespēja ir tikt pie tā. Andrito svēta kafija, moniņu šokolādes sīrups un pekanriekstu čokolatīti šokolādē. Skaistā iepakojumā pašiem sev varēsiet to kādam mīļiem uzdāvināt. Un jautājums ir šāds. Kafija sver 250 grami šajā iepakojumā, bet cik kopā sver šīs dāvana komplekts? Rakstiet kilogramos vai gramos, mēs spēsim izrēķināt. Tas, kurš pirmais uzrakstīs pareizu atbildi, saņems šo te dāvanu no mums jau pavisam drīz. To, lai mēs zinātu, kas notiks rīt, parīt, vai pēc mēneša, vai pēc gada, mēs dažkārt varam paši ieplānot un to arī sasniegt. Taču ļausimies arī kādai maģijai, un šodien mēs ar jums kopā zīlēsim kafijas biezumos. Nu, rekā, mūsu podkāstu skatītāji Andrito kafijas ķēķī, kafijas zīlēšanas laiks. Šo to sen jau esmu gribējis izdarīt. Zīlēt kafijas biezumos. Mēs bieži latvieši sakam, tas tev nav zīlēt kafijas biezumos. Ko tu tur zini? Kāda pieredze? Tā saka. Rinalda Bejs tur apzierieties, tas tev nav zīlēt kafijas biezumos. Ja? Ej, taču apturot normālu darbu. Ja? Vai tad beidz ākstīties. Ja? Ej, kā tavā pusē? Ir kāds? Nepieminēja, ja? Es arī pamēģinātu. Es gan pats internetā pameklēju dažādas tehnikas, kā to dara, vispār arī papētīt no vēstures viedokļa, ka tur kas ko tā, kur tas ir radies, kā tas ir radies dažādos laikos un kultūrās, to ir izmantojuši, bet mēs tam piešķirsim arī tiešām tādu nozīmi. Mēs ņemsim svaigus kafijas biezumus, tā būs samalta kafija, kas būs mazliet mitra slapja. Mēs ar Rinaldu būsim galvenie darītāji, un varbūt Evita būs tā, kas varbūt arī visvairāk mākslinieks, vai arī vairāk to radošo redzēs un to pareģojumu arī mums visiem izstāstīs. Mēs centīsimies noskaidrot, kas mums sagaida 2026. gada pašā sākumā, vai arī nākošā gada kafijas rītos. Esat ar mieru? Jā, labi. Tā, mēs tepat būs, jūs te paliekat, mēs tepat paņemam kafijas biezumus, uzliekam šitā papīra. Tā, Viss būs labi, mēs karbonādīti taisam. Labi. Un mums ir divas lapas. Tātad divas lapas. Mēs tos kafijas biezumus tulītās metam pret balto lapu. Uz baltās lapas veidojas kaut kāds ornaments vai dizains, ja? Un metam. Tā, ļoti labi. Ļoti labi. Faktiski tās ir divas acis. Ja? Milzīgas acis ar izplūdušu tušu. Uz doto brīdi, jā. Ja? Bet tad nākošais, ko mēs darām, mēs dodamies ar šīm lapām, izbērt biezumus ārā. Droši. Te mazliet kafija izbirus, ja kas, bet nekas. Faktiski, šeit mēs arī redzam to rezultātu, ja, uz šī papīra. Mums ir tāpēc paņemti rakstāmie un zīmējumie, un mēs tad faktiski arī apzīmēsim. Bez zīmēšanas, Evita, kas tavuprāt tur veidojas, ja mēs runājam par nākošā gada kafijas rītiem? Ķivere. Es tev īstenībā piekristu, jā, ja mēs te tā pastamies. Šitā ir tā vaļējā daļa. Jā. Šis ir tā kā pakausis, jā? Tā ir tā saucamā nepilnā ķivere. Jā, 3/4 tā, jā, tās 3/4 ķivere, ja mēs tā apzīmējam, mazliet šādi te, jā? Tas tā būtu, ja es jau pilnīgi piekrītu. Mēs esam ieguvuši, bet vai tev šķiet, ka šeit ir arī seja kāda? Mazliet ir seja. Jā, mazliet ir seja tāda, tādām acīm. Šāds te, tāda daguna. Un smaidīgs cilvēks tāds. Šādi te, vai ne? Ok, šeit, Rinalda, kas tev sanāca? Varbūt kaut kas līdzīgs, bet tomēr. Nezinu, es tur redzu mēnesi. Es redzu kaut ko konkrēto. Ko? Tas ir diezgan baisi īstenībā. Ko tad? Man šķiet, ka tās ir acis. Jā, šīs ir, tas ir. Ja es sapratu, es ieraudzīju, jā. Šī tāds te. Tas ir diezgan baisi, man liekas, ne? Tātad, dārgie skatītāji, kā sakam, zīlēsim kafijas biezumos Andrito kafijas ķēķī. Nākošajos gada, 2028. gada kafijas rītos būs gan cilvēki ķiverēm, gan cilvēki vienkārši ar kaula galvām. Ko, skatītāji?
Pirmā podkāstu epizode Andrito kafijas ķēķis jau gandrīz ir galā. Satikāmies, parunājāmies, nopietni, mazliet arī nenopietni, pasmējāmies, neparaudājām. Ar visiem Andrito kafijas komandas biedriem satikāmies. Viņi ir forši, un mēs esam forši, un pats galvenais, jūs esat ļoti forši. Jau pavisam drīz mēs tiksimies ar jums jau nākošajā epizodē, un šeit mēs tiksimies ar ļoti interesantiem cilvēkiem, kuri tieši, netieši, ļoti mazliet ir saistīti kafiju, un viņiem ir viedoklis tikai ne par to. Tiekamies!